Очередной раз привет, серокезы смотрящие. Сегодня в Резекне, сегодня это воскресенье, 17 мая. Первый раз, вот, кстати, этот костюмчик, я потом расскажу о нем. Случилось такое мероприятие интересное. Первый раз, по-моему, в Резекне такое, это благотворительное мероприятие прямо во дворе домов. То есть за ним могли наблюдать жители близлежащих домов. Это вот на Рупница с улицы, там Масковас, вот двор между Рупницей и Масковас, около магазина Цитро или Магоне, как его раньше называли. В общем, не столь важно. Мероприятие было посвящено сбору денег в помощь детям, нуждающимся в помощи. Но ситуация там понятная, что такие диагнозы, они всегда требуют больших вложений. Поэтому семьям трудно, и, конечно, вот общими усилиями мы можем помочь. И вот, видите, было и угощение, было развлечение, вот яблочки, там пенальчики, шарики. Смысл такой: жертвуете денежку, сколько сможете, там коробочка специально стояла, и вас угощают, вот участвуете в разных конкурсах. Ну, то есть участие по пожертвованию. Мероприятие действительно по-любому полезное, потому что оно добровольное. Вот в чем его прелесть. Никто не заставляет, если там найдутся какие-то люди, которые скажут: вот опять. Никто за уши не тянет. Вот вы видите, там была коробочка, в которую можно пожертвовать. То есть были хоккейная, женская, девичья, так скажем, команда, что меня очень заинтересовало. И в конце видео вы сможете интервью там маленькое послушать с участницами этой команды. Ну и вообще время провести вот так во дворе замечательно. Так что смотрите. Всем удачи, всем пока. Paldies! Tā, mūziku drusku klusāk uz pustoni. Viens no labākajiem maniem hokeja treneriem, jā. Tā, Kaņepes jaunkundze vai kundze nāc šurp arī. Visi nāciet šurp drusku uz 6 minūtēm. Mani labākie treneri ir, Nūjas saimniece arī ir, futbola klubs arī ir. Nu ko, es domāju, ar aplausiem sāksim šo dienu visi kopā smaidīgi un ar ovācijām. Pau, pau, pau! Tā, nu šodien ir viens no interesantākajiem un grandiozākajiem pasākumiem šogad, jo tas notiek neordinārā vietā. Jūs paši visi redzat, jūs mūs visi dzirdat, sveicieni visiem un ovācijās! Sorry, balss man pazuda apmēram 3 dienas atpakaļ no rīta, un es nezināju, ko ar to darīt, bet galvenais nemīst, kā sakam, ja? Un ejam uz priekšu. Un tā, dārgie viesi, šodien mums ir labdarības pasākums, ko rīko vairāki cilvēki, vairākas organizācijas, bet pamats tam ir. Sandijs apklausīja arī viņiem. Bam, bam. Un tā nosaukšu arī Big Boss Family, Cēsu gaļas kombināts, gaļas nams, augļu servis, Cirma Girls aplausīja. Režica futbola klubam aplausi BSS, animatori, Viki Show, paldies Vikiņ, ka tu piedalies un ka tu esi šeit. Arī apsardzei, paldies, rekur mums apsargi, čau! Ja nu jūs sitat, skrieniet uz turieni. Medpersonāls pamai lūdzu saulē mums. Rekur simpātiskais medpersonāls, viņa vienmēr tajā stūrītī, bet cerams, ka tikai pēc plākstara, jā? Un tā, šodien vēl paldies te Rezeknes namsaimnieks Latgales Ols, kurš iedeva mums salu, auto M76, Kristāla Rozīte, Evors jau bija sauks 36,6 un atvainojas, ja kaut ko vēl nenosaucu, 101% Latgales smekis. Jā, plausiņi. Tā, šitas pasākums pa lielam arī, sākās viss no tā, ka mēs arī centāmies un gribējām palīdzēt vienai meitenei, kuras nav ar mums, un tāpēc varbūt drusku sadosimies rokās, kas var, paņemiet viens ar otru ar rokā, un drusku paklusēsim nelielu brīdi, pieminot cilvēciņu. Paldies!
Tātad Kristiņas Jaunkundzītē kaut kur tepat ar mums, un viss turpinās, viss notiek. Un arī ir daudz ļoti cilvēku, kuriem ir nepieciešams mūsu spēks, atbalsts, un mums jābūt vienotiem. Un liels paldies, ka tiešām mēs arī vienojāmies, sadavāmies rokās arī tiešām partnerstā nozīmē. Un mēs tā ceram, ka tādi pasākumi vēl būs, un viņi attīstīsies. Un tiešām ļoti svarīgi katrs jūsu vārds, katrs jūsu pirksts, un Dievs ar mums, un visi mēs esam šeit, un liels paldies. Tāpēc izveidojam uzreiz tādu atmosfēru, lai mēs varētu viens otru smaidīgi apskaut, draudzēties, vienkārši ziedojat naudu, izklaidējieties, mācieties kaut ko jaunu, un es, piemēram, iemācījos šodien mest ripu vārtos. Paldies Cirma Gels, aplausi viņām. Tiešām meitenes ir augstumos, un es tagad zinu kādu tam līdzīgi. Ja? Tāpēc procesā es varbūt iešu pie katra klāt, un varbūt jūs arī pastāstiet, ko jūs šodien prezentējat, ko nodarbojaties, ko darāt, un arī pateicoties mūsu sponsoriem, ir arī kaut kādas balviņas. Balviņas ir arī labas un interesantas, tāpēc esat atraktīvi. Tak. Arī paldies liels Īvaram, kurš arī šodien nodrošina šo mūziku bez atlīdzības. Un, ja jums nepieciešama kaut kāda aparatūra, ko jūs varat pie viņa tur simboliski izīrēt, bet to atsevišķi pie viņa personīgi varat vienoties, un arī paldies arī viņam. Varbūt es kaut ko nenosaucu, bet nosaukšu, un es centīšos jums arī dot vairāk kaut kādu vārdu. Tāpēc, ka man šodien balstiņas nav, un man vajag jūsu palīdzību. Bam. Tā, varbūt 2 vārdi no tevis, brāl. Paldies. 2 vārdi. Jā, vēl pulksten 12. Bišķi pār 12. Mums maz pārsteigums. Mums brauc Bermudā. Jā. Bermuda 2000 brauks septembrī un oktobrī. Es apsolu. Un ja es apsolu, tu meiti zini, tad viņš arī atbrauks. Viņš arī dziedās, ne tikai atbrauks. Jā. Mums grupiņa, kas atbrauks uzstāties. Jā. Tā kā redziet, cik man balss ir bišķi skaļākā. Osim ir, viņš saka 3 dienas, bet melo. Visu nedēļu viņam tāda bija. Jā, viņam mazāk runāt, vairāk jūs. Cienājieties, viss, kas ir ņemams, ēdams, to ēdam. Tas, kas liekams kabatā somā, to nesam projām. Jā, tur vesels galds, tur mēs esam izdomājuši, bet neesam izdomājuši. Jā, visi, kā tas viss tiks pasniegts un jums dots, jā, es būšu tur pie grilla, nekaunās nāk, ņem ēd, dzer, pie meitenēm, pie puišiem, animatoriem, zīmējam, daram, turaties. Un līdz 3 naktī, tu pateici, jā, ka bišķi pagarināt. Tā kā, kamēr ēdamais ir un dzeramais būs, kamēr ripas nebūs ēdnes mājās un bumbas turaties. Viss, es skrienu pie grillā. Aplausiņi Sandijā. Jā, vēl neliela piebilde, jā, ka pa lielam mēs, ievads bija skumjš, jā, un katrā ziņā, bet dzīve turpinās un jāiet uz priekšu, un cerams, ka mēs vēl veidosim tādus pasākumus. Un ļoti svarīgi būtu, lai jūs atkal piedalītos tur ar visām savām foršajām komandām un smaidiem, tāpēc lūdzu neatsakiet nākošais, esiet aktīvi un turpinam arī labos darbus. Man arī tāda lokācija ir prātā. Un ko vēl? Laba ziņa ir tāda, ka mums ir šodien Anetes svētki, jo tieši viņas iniciatīva bija palīdzēt tai meitenei, un mēs arī varam veltīt laika vairāk viņai, nāk komunicēt, arī atskanēs viņas mīļākās dziesmas, un to, ka mēs arī kaut kādos saziedotos līdzekļus virzīsim uz bērnu slimnīcas fondu, arī tiem cilvēkiem, kam tagad ir nepieciešams visvairāk. Aplausi! Tā, ko, es domāju to, ka ballīte var sākties, atskanēs mūzika, un es uzreiz gribu izaicināt pirmo konkursiņu, kas būs pie Cirma Gels, un tātad būs arī balva, un jums ir nepieciešams iziet 2 disciplīnas, un vēlāk treneris vienosies, kam tiks kādas balviņas, vai nu uzreiz mēs dosim balviņas, mēs vienosimies ar viņām, jā, un katrā ziņā droši, tātad uzreiz visi, kas ir interesanti, kas nav reizi metuši ripu vārtos, neskatoties jums, ka ir 64 gadi, vai 43, vai 16, vai 8, vai 9, vienalga. Nāciet lūdzu, mēģiniet visu, kas pirmoreiz dzīvē. Un lai viss sāktos, aplausi un ovācijas!
И что вас заставляет этим заниматься? Очень нравится. Расскажите, что же в этом такого девушкам нравится? Мазохизм? Это классно, это на самом деле классно. Да, ну получается, можно выплеснуть все негативные эмоции. Ладно. Но это любой вид спорта это Ну, позволяет. хоккей это особенно позволяет. Вот именно отличие хоккея для девушки от, скажем, ну та же гимнастика, ну как вот. Но это не так мощно, скажем так. Гимнастика, мне кажется, когда ты, например, идешь, ты немножко какие-то параллельно другие мысли у тебя, может, Да, в голове да. появляются. Но когда ты выходишь на лед, Слушайте, а вот это есть, ну, вы же играли с парнями когда-то, нет, Да, ради да. прикола? Шайба от парня прилетает, чувствуется? Чувствуется, конечно. А девушки, наверное, Ну, а так девушки себе. тоже хочется ее чувствуется. отобрать. Такие вот моменты травматичные бывают? Ну, бывают, конечно. Не только Ну, шайбы у меня и- лично Ну, уже там было клюшкой по это- рукам, там Нет, еще у меня чем-то. было легкое сотрясение уже за это время, растяжение шеи. Ну, то есть это вот, Ушиб, видите, вот да. это минусы этого спорта. Ну, а что девушки, опять Не же, надо бояться. да? На льду то же самое, например, как бы вот, ну, ты получаешь какую-то А вот- травму, да, или аборт, например, ты летишь, скажем так, но ты внутри понимаешь, что ты все равно это не чувствуешь, да, и даже Ты встанешь и пойдешь да, дальше. даже какие-то травмы у нас у многих, например, они уже бывали, да, но тебе говорят отыгрываешь 3-4 тренировку или недели игру? А маленький режим или как- дольше, но ты все равно встаешь, и ты раньше даже уходишь, ты понимаешь, что у Ну, тебя потому что мобилизация есть, это внутренняя, понятно. да, Да. да. А кто приводит к вам? Вот, ну, каким образом люди к вам попадают? Ведь не каждая девушка на это согласится. Это от вас? От всех-то, наверное, большой. От всех большой. Ну вот, приходят, попробуют. Ну, Есть. Ну вот у нас уже в августе будет год, Да. юбилей. да и Первый день рождения, скажем так, и на самом деле за это время ну, мало человек, которые отважные девушки. Отважные девушки. Ладно, спасибо вам. Не, интересно такое смотреть, конечно. Что женский футбол, он смешной. Ну так приятно за вами наблюдать. Ну то есть там искренние эмоции женские. Вот это мне. Мужики, они ленятся, а девчонки, они Ты молодцы. приходишь на лед, Да. выходишь на лед, и ты просто максимально все отключаешь. Ты вообще ни про что не думаешь. Даже если до тренировки ты, например, идешь, у тебя там полная голова с всякими там... А вот технику кто вам ставит? У нас тренер есть. Есть опытный тренер. Что за тренер? Гирц. Girts. Он... Hokeja komandas Cirma treneris А. spēlētājs. Jā, viņš Это- arī mūsu trenē, profesionāls un tā mums А вы на финансовой основе или так это вот у вас клуб по интересам? Ну, то есть вы кто в pagaidām фин... paši finansējam. Ваш финансист? Labi, lai veiksmi. Jā, paldies! Слушайте быстрее! Волшебно.